Kā labāk izprast sevi, emocijas un attiecības ar apkārtējiem, saruna par geštaltterapiju un mentālās veselības nozīmi ikdienas dzīvē. Baltijas psihoterapijas institūts, izglītības organizācija Geštalta pieejas, psihoterapeitiski orientētas prakses un palīdzošo profesiju speciālistu profesionālās attīstības jomā. Institūta darbība balstās uz vispārējo psihoterapijas modeli, kas ir atzīts un aktīvi attīstās Eiropā un ASV. Tā pamatā ir integratīva pieeja, kas apvieno efektīvākās metodes no dažādiem psihoterapijas virzieniem. Tātad, Jāni, kas ir par stāstu šodien man tev? Zināt? Nemaz nenozīmē darīt. Jo ļoti daudzi cilvēki domā, ka es daudz ko zinu. Es vienkārši kaut ko lasu, skatos, klausos podkastus un tā. Tas nozīmē, ka es uzreiz mainīšu savu rīcību un kaut ko darīšu. Bet tā nemaz nav. Tā ir lielāka kļūda. Un tad, kā notiek tas, kad cilvēki zina un dara. Tā viņi var arī ietekmēt savu mentālo veselību, arī būt laimīgāki, priecīgāki un dzīvot ilgāk arī iespējams un būt veselīgāki. Es tagad izstāstīšu to savu redzējumu, kā tas notiek. Tātad, ir tāda trepīte, kur šeit augšā ir rīcības maiņa. Un lai mums mainītos rīcība, vienalga, lai mēs kļūtu mentāli veselīgāk, lai mēs mazāk dusmotos, lai mēs cienītu sevi, citus, lai mēs kontrolētu savu uzvedību un tā tālāk, mums jābūt tā, lai mums mainās rīcība. Jo mēs gribam, lai mums un mūsu bērniem un apkārtējiem mainās rīcība. Rīcība mainīsies gadījumā, ja mēs uzņēmāmies atbildību. Bet atbildību mēs uzņemamies gadījumā, ja mums notiek apzinātība. Un par apzinātību mēs šodien runāsim. Jo apzinātības procesu ļoti daudzi cilvēki ļoti daudz zina par šo, bet nedara. Un es gribu tev uzzīmēt šo procesu, kā notiek apzinātības process ar to geštalta prizmu. Jo geštalta ir psihoterapijas veids, kā strādāt ar cilvēkiem. Lūk, tātad, kur ir cilvēks, kā mēs esam uzbūvēti. Un mūsu psihe dalās 3 daļās. Mums ir apziņa šeit kaut kur, un apziņā glabājās informācija, kastītes ir plus vai mīnus zīme ar emocijām, un apziņā glabājas tā informācija, par ko mēs tagad ar tevi varētu brīvi parunāt. Piemēram, kā tevi sauc, kā tev iet, kā tev šis rīts sācies, ja? Vienkārši, ko tu gribi, kāds tev ir noskaņojums, tu par to ar mani tagad brīvi varētu parunāt. Tev nevajag aizdomāties, tev nevajag meditēt, tev nevajag iet pie kouča, lai domātu, jā, kā es tagad uzvedos. Nekas tam līdzīgs, tu uzreiz vari ar mani parunāt. Ja? Tālāk mums vēl ir zemapziņa. Zemapziņa. Ja? Uzreiz var saprast, apzinātības šeit nav, jo te glabājas kaut kas ir zem apziņas. Ja? Zemapziņā arī glabājās informācija ar plus vai mīnus zīmi. Šeit dzīvo emocijas šajās te kastītes, bet šeit glabājās informācija par visu mūsu laiku, kopš dzimšanās, un par šo informāciju mēs uzreiz ar tevi parunāt nevaram ātri. Es varu tev pajautāt, piemēram, kā tev gāja skolā, tu varbūt uzreiz man atbildēs, bet ir cilvēki, kuri atbild, zini kā, Ina, es neatceros. Piemēram, no 5. līdz 7. klasē es neko neatceros. Es stāstu tev reālus gadījumus, un tad ir jautājums, kas notika. Cilvēks atcerās, kurā skolā viņš mācījās, bet viņš neko neatcerās, kas tur notika. Tātad tur glabājas kaut kāda informācija, par kuru cilvēks ar mani uzreiz parunāt nevar, un arī ar citiem. Vēl ir 3. līmenis, tā ir bezapziņa. Bezapziņa, un tur glabājās informācija tikai vienīgi ar mīnus zīmes emocijām, kur ir dusmas, vilšanās, agresija, kaut kas tāds, ko psihe kādreiz ir aizsūtījis šeit un negrib vairs par to, lai mēs kaut ko atcerētos. Ja? Jo šeit arī kā glabājās šī informācija, šī ir noliktava, un šeit ir tā, piemēram, ar tevi vai ar mani notika kaut kāds notikums bērnībā. Ja? Un nezinu, cilvēks, kurš man stāsta no 5. līdz 7. klasē, es neko neatceros. Visticamāk, pēc tam ar viņu pastrādāt, viņš saka, jā, viņš piedzīvoja vardarbību skolā. Viņš tika pazemots, un psihe tajā momentā piedzīvoja ļoti smagas emocijas. Ļoti smagas, tādas dusmas, vilšanās, ciešanas, agresiju, kaunu. Un visas šīs emocijas tajā brīdī, kad bērns mācījās skolā, viņš nevarēja izdzīvot līdz galam. Ja? Tāpēc psihe dara tā, viņa saliek tās emocijas šeit kastītē un ar liftu aizsūta glabāties šeit.
Un tad šeit dzīvo tas te emocijas skolas laiks un tās te vilšanās, dusmas, agresija. Ja? Notikumi, kuri ir ļoti smagi, kad notika ar mums, psihi visu saliek un aizsuta šeit bezapziņā. Un tad var būt tā, ka cilvēki vispār nodzīvo visu mūžu un vispār par šo neatcerās, pat nezinu to faktu, bet tas fakts ar viņam notika. Un šeit dzīvo tas emocijas, tu jau to saproti, ja? Tas viss negatīvs. Un stāsts par apzinātību ir kāds, kad cilvēks apzinās tikai gadījumā, tad, kad visas šīs emocijas no šejienes tieši otrādi ar liftu pacelsies augšā šeit apziņā, tā kastīte atversies vaļā un izventilēsies, ja tu izdzīvosi visas tās emocijas, kas bija vilšanas, dusmas, kauns, agresija, pa īstām, tā kā tas būtu noticis tad, tur skolas laikā. Un apzinātības process, tad psihe uzskatīs, ka notika apzinātības process, jo es izdzīvoju šo visu. Tad notiek insights, ja apziņa, jā, ar mani tas notika, un tad mana dzīve krasi mainās, un es kļūstu mentāli veselīgāka. Jo daudzi cilvēki dzīvo un domā, ka mūsu uzvedību, jeb rīcību, ietekmē tikai tas, kas ir apziņā. Ja? Nu, piemēram, es apzinos tagad par sevi, un es šādi arī uzvedos. Īstenībā mums ir aklā zona, visa šī, un es šo saucu par tarakāniem, kuri dzīvo kastītēs, un viņi ietekmē mūsu uzvedību un arī mentālo veselību. Jo kā mēs uzvedāmies, varbūt esi dzirdējis par afekta stāvokli, tad, kad es pēkšņi ignorēju cilvēkus, un es nevaru izskaidrot, kas notiek. Vai es, piemēram, esmu dusmīga pēkšņi, jā, vai es esmu agresīva, bet es nevaru izskaidrot, kāpēc, un es pēc tam ļoti nožēloju un sabojāju attiecības ar cilvēkiem. Izrādās, kad ir kāds tarakāns šeit dzīvo kastītē, es par viņu pat neatceros, jo psihi iztuma visu šo informāciju, un es to nezinu. Un kā es šo visu varu uzzināt? Cilvēkiem ir vajadzīgs cilvēks, pat cik šī ir aklā zona, es nemaz nepiefiksēju šo, ko es daru. Es to izstāstīšu vienu piemēru, un lai es to zinātu, man vajag, lai cits cilvēks man pateiktu atgriezienisko saiti par to, kad, piemēram, Inna, tu esi agresīva, vai Inna, tu ignorē. Es šo varu arī nepiefiksēt. Un tā es dzīvoju un bojāju attiecības ar citiem, nemaz par to nezinot. Mums vajag, lai citi cilvēki mums pasaka kritiku. Nu to, nē, ar to atgriezienisko saiti. Un kāpēc mēs nemākam uztvert to, jo mēs baidamies, jo tas var uzreiz pacelt mums šo kastīti, mums jāizdzīvo šīs, mēs negribam ar šo satikties, jā. Un otrais, tie, kuri saka kritiku, pirmie dabū ko uzreiz? Sitienu. Un tāpēc, ka tu dabū sitienu, tu arī negribi teikt kritiku. Un tā mūsu mentāla veselība, sabiedrība ir tāda, kāda viņa ir. Jo apzinātības process, tā ir atslēga mentālajai veselībai. Ja mēs ventilējam šo, ja, tad mēs kļūstam mentāli veselīgāki. Jo šeit ir vajadzīgi speciālisti, noteikti psihoterapeiti, jo psihi neatdos šīs kastes parastam cilvēkam. Un parasti, kā mēs sarežģītā brīdī reaģējam uz problēmu, fight, flight, freeze. Ja, vai nu mēs gribam aizmukt prom no problēmas, un tad mūsu mentāla veselība neuzlabojās. Vai nu mēs gribam sastingt frīzi, izvairīties, vai nu mēs gribam cīnīties. Nekas no šīm 3 lietām nestrādā. Bet šeit mēs varam tikt galā viens ar otru. Mēs varam vienkārši dot viens otram atgriezienisko saiti, un kastītes jau sāks pacelties šeit un izventilēties. Kas ir tās mentāli veselīgs cilvēks? Man liekas, ka tas ir autentisks cilvēks, kurš nav tikai laimīgs vai dzīves priecīgs. Tas ir tas, kurš, ja viņam ir skumi, tad viņš to apzinās, viņš saka, man tagad ir skumi. Ja viņš ir dusmīgs, viņš var atnākt un pateikt, es tagad dusmojos. Tā ir sevis apziņa. Jā, tas ir sevis apziņa. Ziniet, tā mana galvenā ziņa ir tāda, ka terapija jau kļūst kultūras daļa sabiedrības. Un es nesaku obligāti visiem jāiet pie terapeitiem, jo ir stāsts tāds, ka mēs viens otram varam palīdzēt. Saprotiet, tā ir tā galvenā ziņa. Bet tikai tad, kad mēs uzprasāmies uz kritiku, mēs rūpējamies par savu resursu, lai kastītes vispār atpakotos, jo psihi neatdos, ja mēs neesam resursā. Ja mums nav enerģijas, mēs nevaram šo izdzīvot. Viņi tā arī turpinās un ietekmēs mūsu dzīvi, mēs afekta stāvokli, bet šādi te uzvedīsimies tad, kad mums to nevajag darīt.